Sveicināti visi Ulbrukas vidusskolas piedarīstēji. Šodien skolā ir svētki. Mēs svinam jūsu piedarību pamatskolā. Pamatskolā sagaida jaunas zināšanas. Varbūt jau pamatskolā tu izvēlēsies kļūt par ārstu, inženieri, sportistu. Jūs sveiks 7. klases skolniece Selīna Koceva. Jūs abos skolas gados spējusi sasniegt augstus rezultātus, kļūt par sporta mācīstām, pasaules jaunas čempioni, ekonomiski Paldies par skaisto priekšnesumu. Tev būs viegli iemācīties un gūt sasniegumus daudzās nozarēs, gan mācībās, gan arī ārpus mācībām. Ja centīsies visu pieņemt nopietni un domāt ar savu prātu. Tu piederi savai Ulbrukas vidusskolai, un tev pieder dziesmas skolai. Lai izskan mūsu skolas dziesma, plīv karoks vējā. Lūdzam visus piecelties.
karoks vējā, skan dziesma klusumā, svans mani sauc uz zelta pīlī. Es satieku tevi, mēs palaižam debesīs pūtnus, parīvies ceļš uz zelta pīlī. Saule iekrīt apvaršņos, acis aizvērstas un domas sapņo. Mēs visi esam blakus, mēs ieraugam sevi, neaizvestās ūdens lapās un pazaudējam vasaras maigajā rāsā. Plīv karoks vējā, skan dziesma klusumā. Drīkstat apsēsties. Un nu aicināsim Obrakas vidusskolas direktoru Normandu Balapku. Labrīt, skolēni! Nu, šī atkal ir tā reize, kad mūsu skolā ir nozīmīgs notikums, nemazāk svarīgs, manuprāt, kā visi pārējie, kurus mēs svinam. Un šis ir saistīts ar mūsu saimi. Mūsu skola ir viena liela saime, kuru veido jūs, skolēni, visi kopā būdami, veido skolotāji, tehniskie darbinieki. Kopā mēs esam viena liela saime. Bet, kā jau jebkuru lielu saimi, veido arī mazākas saimītes. Un tās, kā viena ir sākuma skolas saime, tātad no 1. līdz 4. klasē visi skolēni, tad tālāk aiziet pamatskolas saime un pēc tam, protams, visu nopietnākā, bet vidusskolas saime, kur veido 10. 12. klases. Jūs šodien oficiāli pievienojaties pie pamatskolas saimes. Tas nozīmē to, ka jūs esat izauguši mācoties 1. līdz 4. klasē, tātad sākuma skolas saimē, tik lieli, lai mēs atzītu savā lielajā saimē, kad jūs esat pelnījuši būt pieskaitītiem pie pamatskolas saimes. Tur jau ir pavisam nopietnāks darbs priekšā, ar ko jums ir jārēķinās. Arī skolotāji, kā jūs jau esat vairāk kā mēnesi redzējuši, diezgan nopietni strādā, tā, lai jūs kļūtu pēc iespējas gudrāki, gudrāki un gudrāki. Es no sirds vēlos sveikt visu skolotāju vārdā, visas mūsu saimnes vārdā jūs ar oficiālu pievienošanos pamatskolas saimei. Es domāju, ka arī tam visam, kā apliecinājumam, ir jābūt dokumentam. To mēs esam sagatavojuši sadarbībā ar jūsu klašu audzinātājām, un tagad mēs arī svinīgi tos jums pasniegsim. Paldies jums! Kā pirmo dokumentu mēs pasniegsim 5. A klasei, kas apliecina, kā jau minēju, pievienošanos pamatskolas saimei, un klāt šeit būs tāds rullis, kurš ir kā uzdevums jums visiem klases skolēniem aizpildīt, un tālāk jau sekojiet instrukcijām, kas tur ir norādīts. Tagad aicināšu pārstāvu no 5. A klases saņemt šos apliecinājumus.
Paldies. Un tagad aicināšu 5. B klases pārstāvi saņemt apliecinājumu par uzņemšanu Ulbrukas vidusskolas pamatskolas saimē. Tagad aicināšu 5. CM klases pārstāvi saņemt apliecinājumu par jūsu klases uzņemšanu Ulbrukas vidusskolas pamatskolas saimē. Nu, un visbeidzot, 5. DM klase saņem apliecinājumu par uzņemšanu Ulbrukas vidusskolas pamatskolas saimē. Apsveicam jūs! Un no sirds novēlu jums sekmīgus šos mācību gadus no 5. klases sākot līdz 9. ieskaitot, nokārtojot jau tāds galīgi nopietnus pārbaudas darbus, lai jūs varētu iet tālāk un pievienoties Ulbrukas vidusskolas saimē. Paldies jums! Vai esat gatavi literāram konkursam? Tad būs jautājumi jums. Vai esi gudrinieks pietklasnieks? Nosauc autoru Karlsons, kurš dzīvo uz jumta. Atbilžu varianti. Anna Brigadere vai Astrida Lindgrēne. Pareizi būsiet atbildējuši Astrida Lindgrēne. Nu tad vēl viens jautājums. Kas ir Lugas Sprīdītis autora? Atbilžu varianti. Vilis Plūdonis, Jānis Rainis vai Anna Brigadere. Pareizi būsiet atbildējuši Anna Brigadere. Esat lieli maleči un nepārdzīvoja neuzminēja. Un nu, tāpēc, lai skan apsveikuma dziesma jums.
Esi uzmanīgs piekklasnieka. Risini. Padomājiet, cik jūsu klasē ir skolnieku? Esat noskaidrojuši? Ejam tālāk. Tagad klausies uzmanīgi. Palielini iegūto skaitli 2 reizes. Nesajauc un padomā vēl, cik būtu jāpieliek pie jauniegūtā skaitļa, lai būtu apaļš 60. Tagad iegūto skaitli palielini par 40, jā. Vai tev sanāca 100? Nu tad, lai pamatskolā viss izdodas uz visiem 100. Un nu, 6-klasnieku sveiciens jums. Darbs, lai izdodas. Ja nepaspēsiet pagūt mūsu dotajā laikā, pabeigsiet brīvajā brīdī pēc pasākuma.
tūlīt izdomāju, ko es pateikšu. Savādāk nekā. Darbs ir iesākts, pabeigsiet bišķiņ vēlāk. Tagad pāriesim pie nopietnās daļas. Lai tiktu uzņemti pamatskolā, jādod zvērstu saviem turpmākajiem skolas gadiem pamatskolā. Tāpēc es nolasīšu dažus noteikumus, un tagad jūs pieceļaties un skaļi teiksiet piekrītu. Nedari otram to, ko negribi, lai dara tev. Piekrītu. Klausīsim un cienīsim skolotājus un visus skolas darbiniekus. Piekrītu. Ar prieku un apzinīgumu veiksim visus skolā uzdotos darbus. Piekrītu. Starpbrīžos neskriesim pa skolas gaitiņiem. Piekrītu. Vienmēr sveicināšu ikvienu pieaugušo skolā. Piekrītu. Būsim aktīvi ne tikai sportā, bet arī domāšanā. Piekrītu. Tev būs godāt savu Ulbrukas vidusskolu. Piekrītu. Paldies! Audzinātājs droši vien var parādīt apliecinājumu par uzņemšanu pamatskolas saimē. Un tu? Es saņēmu apliecinājumu par uzņemšanu Ulbrukas vidusskolas pamatskolānu pulkā. Lai jaukas skolas gaitas tev!